Kuģis bērnistabā. Rīts mūsu mājās sākas ļoti klusi. Tētis sēž virtuvē un dzer kafiju. Mamma cep pankūkas. Viss ir mierīgi. Pārāk mierīgi. Mamma sarauc pieri. Dīvaini. Kāpēc bērni ir tik klusi? Tētis pasmaida. Tas ir labi. Varbūt viņi mierīgi spēlējas. Mamma paskatās uz viņu. Mums ir 2 bērni. Viņi nekad nespēlējas tik klusi. Tētis paskatās uz mammu. Tajā brīdī no bērnistabas atskan dīvaina skaņa. Bum, bum, bum. Mamma un tētis paskatās viens uz otru. Iesim paskatīties, saka tētis. Viņi atver bērnistabas durvis un apstājas. Istabas vidū stāv liels plastmasas trauks ar ūdeni. Apkārt ir slapji papīra gabali un rotaļlietas. Anna stāv un ļoti nopietni komandē. Kārli, ātrāk! Kapteinis gaida! Kārlis stāv pie trauka un laiž ūdenī papīra kuģīšus un rotaļlietas. Es esmu gatavs, viņš saka. Kur mēs peldam? Anna parāda uz skapi. Mēs peldam uz dienvidiem meklēt dārgumus. Kur ir dienvidi? Jautā Kārlis. Anna rāda uz skapi. Tur ir dārgumi. Mamma nopūšas. Atvainojiet, kas te notiek? Anna mierīgi paskaidro. Mēs spēlējamies kuģos. Tētis paskatās uz trauku, tad uz pēļķi uz grīdas. Reksis pieiet pie plastmasas trauka un sāk dzert. Kapteini, saka Kārlis, mums te ir jūras briesmonis. Tajā brīdī Anna paceļ kausu, uzsit pa katlu un skaļi iesaucas. Nāk vētra! Junga! Pacelt buras! Kārlis sāk šūpot trauku. Ūdens izlīst uz paklāja un uz tēta čībām. Kārlis paskatās un saka: Skaties, saula! Kārlis lēnām paskatās uz vecākiem. Oi! Visi apklust. Tētis nopūšas un saka: Labi, piedzīvojums ir beidzies. Tagad iesim uz virtuvi, ēst pankūkas un dzert tēju. Anna jautā: Bet kapteinim būs balva? Tētis saka: Jā, pankūkas ar ievārījumu. Anna paskatās uz Kārli un čukst. Junga, mēs turpināsim vēlāk. Kārlis nopietni pamāja ar galvu. Kuģis bērnistabā. Rīts mūsu mājās sākas ļoti klusi. Tētis sēž virtuvē un dzer kafiju. Mamma cep pankūkas.
Viss ir mierīgi, pārāk mierīgi. Mamma sarauc pieri. Dīvaini, kāpēc bērni ir tik klusi? Tētis pasmaida. Tas ir labi. Varbūt viņi mierīgi spēlējas. Mamma paskatās uz viņu. Mums ir 2 bērni. Viņi nekad nespēlējas tik klusi. Tētis paskatās uz mammu. Tajā brīdī no bērnistabas atskan dīvaina skaņa. Bum, bum, bum. Mamma un tētis paskatās viens uz otru. Iesim paskatīties, saka tētis. Viņi atver bērnistabas durvis un apstājas. Istabas vidū stāv liels plastmasas trauks ar ūdeni. Apkārt ir slapji papīra gabali un rotaļlietas. Anna stāv un ļoti nopietni komandē. Kārli, ātrāk! Kapteinis gaida! Kārlis stāv pie trauka un laiž ūdenī papīra kuģīšus un rotaļlietas. Es esmu gatavs, viņš saka. Kur mēs peldam? Anna parāda uz skapi. Mēs peldam uz dienvidiem meklēt dārgumus. Kur ir dienvidi? Jautā Kārlis. Anna rāda uz skapi. Tur ir dārgumi. Mamma nopūšas. Atvainojiet, kas te notiek? Anna mierīgi paskaidro. Mēs spēlējamies kuģos. Tētis paskatās uz trauku, tad uz peļķi uz grīdas. Reksis pieiet pie plastmasas trauka un sāk dzert. Kapteini, saka Kārlis, mums te ir jūras briesmonis. Tajā brīdī Anna paceļ kausu, uzsit pa katlu un skaļi iesaucas. Nāk vētra! Junga! Pacelt buras! Kārlis sāk šūpot trauku. Ūdens izlīst uz paklāja un uz tēta čībām. Kārlis paskatās un saka: Skaties, saula! Kārlis lēnām paskatās uz vecākiem. Oi! Visi apklust. Tētis nopūšas un saka: Labi, piedzīvojums ir beidzies. Tagad iesim uz virtuvi, ēst pankūkas un dzert tēju. Anna jautā: Bet kapteinim būs balva? Tētis saka: Jā, pankūkas ar ievārījumu. Anna paskatās uz Kārli un čukst: Junga, mēs turpināsim vēlāk. Kārlis nopietni pamāja ar galvu.